Virsotņu kāpēji, doktorantūra RSU, dienas grāmatas. Šajā sērijā mēs stāstam par aizrautīgiem un drosmīgiem cilvēkiem. Viņi metuši izaicinājumu sev un uzsākuši kāpienu, kas savā ceļā prasa gribas spēku un izturību. Šoreiz mēs aicinām lūkoties dziļāk, doktoranta ikdienā, kas fiksēta personīgā dienas grāmatā. Piedāvājam iepazīt doktorantu neatlaidīgo, sevi izaicinošo un dažbrīd vientuļo kāpienu, soli pa solim, sajust viņu dienas pulsu un apjaust pavisam praktiskas lietas. Esiet pazīstami, Linda Nauzere, doktorante psiholoģijā. Mani sauc Linda Nauzere, un es esmu Rīgas Stradiņu universitātes psiholoģijas doktorantūras pirmā kursa studente. Es sāku studēt psiholoģiju 2017. gadā, un līdz šim neesmu pārtraukusi to darīt ne uz brīdi. Visu šo man akadēmisko ceļu man bija līdzās mana mīļā darba vadītāja, docente Jeļena Koļesnikova, ar kuru man ir ļoti paveicies, un kurai esmu un būšu mūžam pateicīga par uzticēšanos un ieguldīto darbu. Esmu sapratusi, ka viena no akadēmisko panākumu atslēgām ir sadarbība ar saviem darba vadītājiem, jo mācīties no savas jomas profesionāļiem ir iespēja, ko sniedz universitāte, kas noteikti jāizmanto pilnvērtīgi. Dzīvē mani vienmēr ir vilinājuši jauni izaicinājumi, un arī šīs studijas nav nejaušība, jo maģistratūras beigās sāka raisīties domas par turpmāko ceļu, un pārliecība par doktorantūras studijām man nāca kopš brīža, kad pieņēmu lēmumu turpināt manas darba vadītājas izstrādāto Latvijas klīnisko personības testu, veidojot tam pusauģu versiju. Attīstot šo ideju, par manu darba vadītāju piekrita kļūt arī docente Viktorija Piripjolkina. Virzoties kopā, tālāk mums izdevās izveidot komandu un konkurējot ar citiem projektiem, uzvarēt valsts pētniecības programmā un saņemt finansējumu mūsu projektam, kura pilnais nosaukums ir jaunas datorizētas novērtēšanas metodes izstrāde pusauģu psihiskās veselības iznākumu mērīšanai un monitorēšanai post-covid pandēmijas apstākļos. Šī projekta ietvaros esmu arī uzsākusi darba attiecības ar Rīgas Stradiņu universitāti, strādājot par zinātniskā asistenta pienākumu izpildītāju. Šī ir mana otra darba vieta, jo pamatā es strādāju pilnu slodzi par klīnisko un veselības psihologu organizācijā. Tomēr, neskatoties uz studijām doktorantūrā un 2 darbiem, man tomēr izdodās šo visu apvienot arī ar ģimeni. Turpinājumā ieskatam es vēlos dalīties savās ikdienas gaitās ar mērķi iedrošināt tos, kas ir pārdomās par savu akadēmiskā ceļa turpinājumu. Atceraties, viss ir iespējams, jo, ja asnam ir vēlme augt, neviens viņu nevar apstādināt. Ir pirmdienas rīts, pēc minūtēm 10 ir pirmā sapulce. Šodien ir daudz, kas jāizdara. Tad ir jāveic recenzija studentiem. Vakar ap 4 būs ieskaita saistībā ar vertikālās integrācijas projektu kursu studentiem noslēguma. Un, ja paliks laiks, tad vēl sākšu gatavot arī publikāciju kongresam, kas notiks vasarā, 28. jūlijā. Es jau esmu iesniegusi abstraktu, un viņš ir apstiprināts, tā kā tagad vēl jāpieslīpē pati prezentācija, un jā. Tā kā šī būs, un vēl jānodod grāmatas. Tā kā es dzīvoju blakus universitātei, tas būs ļoti ātri izdarāms. Vienīgi es to biju piemirsusi darīt, līdz ar to drīzāk būs neliela soda nauda. Tagad es uztaisīšu sev tēju, lai
zaļo tēju, lai vairāk būtu spēka, enerģijas, domāšanas spējas uzlabotos. Tikko beidzās sapulce, kurā mēs veidojām un sagatavojām informētās piekrišanas veidlapus vecākiem un izglītības iestādes vadītājiem saistībā ar mūsu projektu, saistībā ar manu disertācijas darbu. Jā, tas, ko mēs šodien pārunājām, ir uzlabojām, lai varētu jau rītā izsūtīt un sākt arī pētījumu 3. posmu, kas ir arī datu ievākšana, kas visticamāk notiks septembrī, jo tagad jau ir gada beigas un skolas jau ir ciet, tomēr iespējams, ka izdosies varbūt kādās citās vidēs šo informāciju ievākt. Mēs esam arī uzvarējuši projektā, saņēmuši finansējumu. Šī instrumenta izstrādē, tas arī paver mums plašu resursu loku, jā, mēs sadarbojamies ar vadošiem jomas speciālistiem, ar bērnu psihiatriem un klīnikās strādājušiem klīniskajiem psihologiem, kas darbojās ar pusauģiem. Tālāk seko recenziju rakstīšana studentiem. Labrīt! Šodien ir otrdiena. Manā plānā ir pabrokastot un līdz pusdienlaikam turpināt recenzēt bakalaura darbus. Pēcpusdienā man būs pēdējā lekcija zinātniskajā rakstīšanā, kurā būs jāprezentē 2 minūšu īsa prezentācija, kurā mums ir jāapraksta, kā mēs par savu disertācijas tēmu runāsim ar dažādām grupām vai mērķa auditorijām. Kā mūsu mīļā doktorantūras programmas vadītāja profesora Mārtinsone saka, ir jāmāk pastāstīt par savu tēmu tā, lai tante Bauskā saprot, par ko iet runa. Šis ir ļoti labs treniņš runāt vienkāršākā valodā, jo tomēr atrodoties akadēmiskajā vidē, mūsu valoda pārformējas un visbiežāk tiek runāts terminos, kur beigās rodas pārliecība, ka visi mani saprot. Tomēr patiesībā cilvēki, kas ar psiholoģiju ir uz jūs vai ar zinātni ir uz jūs, var justies muļķīgi, dzirdot daudz pārgudrus terminus, beigās nevēlās pat iedziļināties stāstītajā. Tāpēc ir svarīgi spēt pielāgoties dažādām vidēm. Ir jau nakts. Es turpinu strādāt pie bakalaura darbu recenzijām. Es esmu cilvēks, kuram labāk strādājās naktī vai vēlā vakarā. Tagad jau 3 naktī ir, varbūt jau drīz tomēr jādodās gulēt. Bet citreiz ir tie darbi tik interesanti, ka nevar, tas tā kā no ļoti interesantas grāmatas ir ļoti grūti atrauties. Kas priecē un daudz jaunu informāciju uzzina. Bet jādodās laikam jau gulēt būs, lai rītā var svaigi galvu turpināt recenzijas procesu, jo ir palikusi 3. un 4. un jābūt visām recenzijām gatavām, lai arī studenti var laicīgi atbildēt uz recenzentu jautājumiem un sagatavoties prezentācijām. Ar labu nakti! Doktora studiju dzīve ir tāda īpaši dinamiska un piepildīta dažādiem nozīmīgiem notikumiem, viens par otru nozīmīgākiem. Tāpēc man palīdz citreiz dienas sākt ar kādu pastaigu parkā, lai sagatavotu prātu un ķermeni intensīvam darbam, intensīvam tādam kognitīvajam maratonam. Mums bija arī sapulce tikko par pieteikšanos grantam nākamajam studijam. Tas nozīmē, ka universitāte apmaksā mums mācības. Ir iespēja pieteikties
uz to, un tad arī tas pieteikums būs jāsagatavo, ko es arī tūlītās darīšu. Tā it kā vasara, tāda it kā brīvlaiks, ja, no studijām brīvs, bet tomēr tāpat tas darbs ir intensīvs, jo notiek kongresi, konferences, gatavošanās publikācijām, un noteikti arī pašā kongresā būs ļoti interesanti. Mēs braucam tur ar kursa biedreni, Ingūnu Rubeni, doktoranti, jā, un uz šo kongresu mūs mudināja braukt profesora Mārtinsone, par ko man ir liels prieks, jo profesora Mārtinsone vienmēr mums kaut kur mudina piedalīties un doties un braukt, un tas ir ļoti palīdzoši, jo, protams, kā jau es arī iepriekš minēju, ka tie cilvēki, kas šajā vidē jau strādā jau gadiem, viņu mudinājums un pamudinājums un iedrošinājums ir ļoti, 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 ļoti noderīgs, ka citreiz liekas, ka tas ir kaut kas super grūts un ka es to nevaru. Bet tad profesora Martinsona pasaka, tu vari, vai meitenes jūs varat. Tad uzreiz liekas, tad jau, ja profesori pateic, tad es varu. Un tas dod tādu kā spēku arī virzīties turpmāk. Un, protams, šī sadarbība tāda, varbūt tāpēc, ka mēs neesam daudz, ka viņi ir tāda ģimeniska, kā teikt, jā. Un viens otram vienmēr palīdz un viens otru zina, un tas tā ļoti priecē. Tāpēc ļoti aicinu klausītājs, lasītājs pieteikties, piedalīties un kļūt par daļu no šī visa procesa, jo spēcīgi cilvēki zinātnē ir nepieciešami ļoti. Un jo viņu vairāk būs, jo labāk zinātnē attīstīsies ātrāk, jo tas nozīmē, ka Latvija ir drošās rokās. Šodien gandrīz visu dienu rakstīju recenzijas. Sapratu, ka tas ir ļoti grūti, it īpaši, ja darbs nav teicams vai izcils. Tomēr ceru līdz pabeigt un iesniegt. Es apzinos, ka šis ir mans dzīves aktīvākais periods, un tas, ko daru tagad, ir ieguldījums manā nākotnē. Citreiz, kad es sāku rakstīt un man ļoti labi padodās, es nevaru apstāties, es negribu pazaudēt to flow stāvokli un turpinu citreiz arī līdz pat rītam. Šis nav ikdienišķs pasākums, bet vairāk raksturīgi man, kad termiņi sāk spiest. Man nav sajūta, ka esmu pārslogota. Protams, citreiz ir tā, ka pārāk daudz lietas notiek vienlaicīgi. Tomēr es apzinos, ka pati to esmu izvēlējusies. Es pati tā gribu un man tā patīk. Brīžos, kad brīvā laika paliek vairāk, tad es pievēršos saviem hobijiem. Spēlēju klavieres, zīmēju, darinu dažādas rotas lietas. Vai dodos dabā, sēņot, makšķerēt, peldēties vai vienkārši pastaigāties. Labvakar! Šodien ir manas ierakstīšanas pēdējā diena. Un šodien man ir tāda kā svētku diena, jo manai studentei, kurai es vadīju bakalaura darbu, šodien bija aizstāvēšana, un viņa savu darbu aizstāvēja uz 10 izcili. Par ko man liels lepnums un prieks. Jā, jūtos arī priecīgi pati par sevi, kad esmu izskolota, un es varu turpināt nodot zināšanas arī saviem studentiem. Tagad es esmu ar ģimeni atbrauks uz Liepāju, jo rītā jau un parīt ir jau citi darbi, kursa darbu skatīšanās, vēl viena meitene, kurai es vadu kursa darbu, un arī publikācijas gatavošana jāsāk pamazām. Nevis jāsāk, bet, tā var teikt, jāturpina, jā? Jāsaliek viss pa plauktiņiem. Sācies arī mans dekrēts, jā? Mans atvaļinājums, un esmu gaidībās, tāpēc
drīz šo mācību procesu varēšu turpināt jau ar mazu kamoliņu rokās. Tā kā tas būs ļoti interesanti. Labās ziņas ir tas, kad pilnas slodzes darbs par klīnisko psihologu nomainīs uz pilnas slodzes darbu par mammu, zīdēnīša mammu. Domāju, ka tas, protams, ka būs izaicinoši, bet tas būs ļoti interesanti. Kā jau minēju, man patīk izaicinājumi, un man parasti dzīvē viss saliekās pa plauktiņiem, tā kā tam jānotiek, tāpēc es par to nesatraucos, par laika trūkumu vai ko tādu. Tā kā lai jums visiem forši viss veicas un visu labu. Un tiekamies universitātē ar tiem, kas pieņems lēmumu nākt un studēt doktorantūrā psiholoģijā. Paldies! Virsotņu kāpēji. Doktorantūra RSU. Dienas grāmata.